Jā, nedzirdu. Nav mūzika. Ir skaņa. Mūzika nav. Man ir. Ir, bet šeit nav. Nu, labi, nekas. Mani var dzirdēt, tā mūziku nevar, ja? Jā, tev dzirdu. Nu, pēc Zoomam. Ir. Labvakar, mīļie draugi, ceļotāji, kas šodien ir atraduši laiku pievienoties mūsu tiešraidei, un jūs iegūstiet superīgu informāciju par ceļošanu, kā ceļot izdevīgāk, kā ceļot varbūt savādāk, kā līdz šim nav esat ceļojuši, un kā ietaupīt ģimenes budžetu. Un, protams, saruna būs par mūsu unikālo ceļotāju klubu un arī par kruīziem. Ja? Sākumā mazliet iepazīstināšu ar sevi, kas mani nepazīst. Padalīšos ar to informāciju, kāpēc es esmu šeit, kas man tik ļoti piesaistīja ceļojumu klubam, un varbūt arī jūs tas uzrunās un sadzirdēsiet priekš sevis ļoti noderīgu informāciju. Nu, tad mazliet par sevi. Mani sauc Airita, esmu no Rīgas. Esmu laimīga sieviete, mīļotā sieva, māmiņa un vecmāmiņa. Cilvēks, kas mīl ceļot, kas mīl dzīvi, kas mīl krāsas, kas bauda dzīvi no sirds. Iepriekšējo laiku esmu pavadījusi arī aktīvi, kā uzņēmēja, darbojoties vairākās sfērās, arī sabiedriskā ēdināšana tā bija, nekustamie īpašumi un arī skaistuma industrijā es nodarbojusies. Pašlaik es esmu online uzņēmēja šai brīnišķīgajā sadarbībā ar mūsu ceļotāju klubu Arin Krūzis. Esmu neatkarīga kompānijas partneri, senior marketinga direktore. Man jau komandā ir vairāk kā 50 laimīgu cilvēku, kas ir biedri, partneri, ceļotāji, kas pateicoties mūsu brīnišķīgajam klubam ir bijuši pirmā savā ceļojumā, kruīzā, kas ir iepazinuši šo atpūtas veidu. Un mani dara laimīgu tas, kad es varu cilvēkiem dot šo iespēju. Un arī pati, un arī ar savu ģimeni apceļot pasauli. Jo tas ir bijis mans sapnis, apceļot visu pasauli, un tik tiešām šo iespēju mūsu ceļotāju klubs dod katram. Tā, nu tad iesim tālāk drusku. Pastāstīšu, es vēl pieminēšu, protams, ka runa jau teicu, kā ies par kruīziem. Es personīgi pat esmu bijusi 8 kruīzos. Te daži ir slaidi no maniem kruīziem. Es ar to nelielos, ka esmu bijusi 8 kruīzos, tikai gribētu ar to parādīt, ka cik liela ir tā ģeogrāfija, cik daudz mēs vienu kruīzu laikā varam redzēt. Un ka tā ir tā unikālā iespēja savā dzīves laikā daudz vairāk redzēt, izjust, aizdoties uz tādām eksotiskām varbūt vietām un salām, kur nav pieejams klasiskais turismu veids. Ja? Nu, un pirmais kruīzs mums bija 19. gadā, klubā es esmu 5 gadus. Un pa šo laiku ir pabūts 8 kruīzos. Ja? Pirmais bija tepat pa vidusjūru, nākamajā mēs jau devāmies tieši pirms pandēmijas, mēs bijām tādā tālākā, pirmoreiz savā dzīvē tas bija cits kontinents, ja?
un tās bija Karību, Bahamu salas un Amerika un Jamaika. Uz Jamaiku gan mēs, diemžēl, netikām, sākās pandēmija, bet izbaudījām to krāšņumu, to skaistumu, ko katram arī novēl. Tas jau bija garāks 14 dienas. Runājot par kruīziem, mēs katrs varam izvēlēties maršrutu, protams, un arī to, kā saka, garumu, cik ilgi mēs varam doties. Aigars, es lūdzu izslēdziet mikrofoniņu. Aigars, izslēdziet lūdzu mikrofoniņu. Nu, un tad nākamais kruīzs jau bija mums tepat atkal par vidusjūru ar ģimeni, ar draugiem, ar kluba biedriem. Mēs braucam kopā. Mans sapnis, viens no sapņiem bija, protams, arī jauno gadu sagaidīt kruīzā. Mēs bijām jauno gadu sagaidīt ar saviem draugiem. Jā, tad iesim tālāk. Dzimšanas dienas, dažādus svētkus varam svinēt kruīzā, ja? Šeit ir mana dzimšanas diena, tas ar viens no maniem sapņiem. Jūs arī katrs varat piepildīt tādu sapni, ja ir tāda vēl. Bet iedomājieties, runājot par pasākumiem, par svētkiem, kad visas rūpes mēs nododam kruīzu līnijai, ja? Jo restorānā mūs apkalpo, mēs tik tiešām varam izjust tos svētkus, izbaudīt, un tik daudz cilvēki tev sveic dzimšanas dienā. Tā tāds interesants, fantastiskas sajūtas, ja? Tālūk. Nu, tad ejam tālāk, te ir kruīzs arī Venecija, Horvātija, Melnkalne. Maršruti, kā jau teicu, varam izvēlēties, nu, kurus sirds vēlās. Tuvākus, tālākus un garākus, jo ir pieejami mūsu pašrezervācijas platformā maršruti pa visu pasauli. Vairāk kā 21 000 maršrutu pa visu pasauli. Ja? Tālāk mums tad vēl ir 7. jau tas bija tālāks, 20 dienas no Miami mēs gājām pa Karību, Bahamu salām uz Dienvidameriku, Brazīliju. Nu, un tad pavisam nesen arī bijām Āzijas kontinentu, kā saka, iekarojām, sākām Singapūrā un tad bijām Taizemē, Vietnamā un Malaizijā, ja? Tālūk. Nu, un tad šodien par visu šo skaistumu, kā arī jūs, ja jau esat šeit, droši vien tā doma ir doties kruīzā, par to arī pastāstīšu, kā to izdevīgāk izdarīt, ja? Un arī otrs momentiņš pieskāršos tādam variantam, kad šeit arī var atvērt online travel biznesu, kā ar to nodarbojos es, un Latvijā ļoti daudz cilvēku, un ne tikai Latvijā, šo online travel biznesu sadarbībā ar mūsu kompāniju ir vairāk kā 300 000 cilvēku izvēlējušies visā pasaulē, jo kompānijai ir 8 gadi, kas ļoti veiksmīgi strādā. Un vispār šo platformu, šo kompāniju, kā ceļotāju klubu izmanto 1,5 miljonu cilvēku un ir ļoti apmierināti, jo var gūt vislabāko, skaistāko atpūtu, bet tajā pašā laikā iekonomējot savu ģimenes budžetu. Tālāk, nu tad iesim drusku sīkāk visam tam klāt. Kā tad te viss notiek? Par kruīziem šodien, kas tas ir, daudz nestāstīšu, droši vien. Cilvēki, kas jūs uzaicināja, par to ir stāstījuši, paši esat droši vien redzējuši, kas un kā. Pieminēšu tik tādu savu jaunības sapni. Es atceros, kad, tais padomu laikos, gāja Rēderei, laikam saucās, ja, tāds seriāls pa televizoru, un es tādu, kā es gribētu būt uz tā kuģi.
Nu, nepagāja, ne gluži 50 gadi, ja, kad nu jau tik tiešām varu no sirds baudīt šo atpūtas veidu. Ja arī jūs neesat vēl bijis nevienā kruīzā, iesaku noteikti izmēģināt. Jo arvien populārāks šis atpūtas veids kļūst pasaulē. Nu jau tas ir trends numur 1. Droši vien, kā atceraties, kad cik gadus atpakaļ, nezinu, 20, 30, ja, kad sākās Turcijas epopeja, ja, kad visi sāka braukt un citi baidījās, un nezinu, kas tur notiek, ja, un tagad, kā saka, kurš tad pat suns nav bijis Turcijā, ja, tas ir pagājis etaps, pagājušais gadsimts, un tāpēc arvien populārāks un populārāks paliek kruīza atpūtas veids pasaulē, ja? Un iedomājieties vien, ka līdz 2027. gadam tiks uzbūvēts 70 jauni kruīza kuģi. Droši vien arī zinat, ka uz katra kuģi ir vairāki tūkstoši cilvēku, kas dodas šajā skaistajā piedzīvojumā. Un arvien vairāk cilvēki izvēlas šo atpūtas veidu, kāpēc? Jo vienā, protams, ceļojuma laikā tu vari daudz vairāk apskatīt, pabūt vairākās vietās, vairākās pilsētās, pat valstīs. Un tā ir arī laika ekonomija, ja, jo tas mums arī ir viens no svarīgākiem momentiem dzīvē. Nav vajadzīgi tie tālie pārbraucieni, pārlidojumi, kamēr mēs guļam. Mūsu peldošā viesnīca mūs ir nogādājusi nākamajā jau vietā. No rīta pamodies, izej uz klāja, ja, vai uz balkonu un skaties, ka tu jau brīnišķīgs skats, ka tu aizgāji gulēt, piemēram, Spānijā, un nākamā rītā pamodies jau Francijā, brīnišķīgi dzer kafiju, ja? Super, manuprāt, tas ir. Un 8 gadus atpakaļ ar domu, ar misiju, 2 inovatori, 2 dibinātāji mūsu kompānijas nāca klajā ar misiju, kā jau teica, padarīt ceļojumus pieejamākus, izdevīgākus un pat ienesīgākus katram cilvēkam, ja? Un tik tiešām tāpēc jau klubu un šo platformu izmanto, kā jau teicu, jau gandrīz 1,5 miljonu cilvēku. Jo cilvēki māk naudu skaitīt un grib saņemt vislabāko to, un šeit iznāk ļoti laba ekonomija. Un kompānija tik tiešām dod to iespēju šeit piepildīt viskvēlākos sapņus. Un arī, protams, apceļot pasauli. Šeit jūs vēl katrs varēsiet iegūt domu biedrus, ceļotāju kopienu, un arī, ja vēlēsieties izveidot komandu visā pasaulē. Šeit var arī saņemt atzinību, un šeit arī, protams, augs jūsu pārliecība. Šeit ir tā iespēja paaugstināt ne tikai dzīves līmeni, bet arī dzīves kvalitāti. Un tik tiešām ir, kā saka, iespēja, ja ir vēlme, atklāt un tik tiešām pilnveidot savu potenciālu un izmainīt savu dzīvi pilnībā, ja tāda vēlme ir. Katram ir sava izvēle, ko mēs šodien izdarām, bet ja jums sirsniņā atsaucās tas, ko jūs šodien visu dzirdēsiet un redzēsiet, ja, un jūtat tādu vilkmi, nedomājiet, jo šī kompānija nepavēlti sauc par likteņu kompāniju, viņi tāpat neatnāk nevienu dzīvē, un nevienam tāpat vien nepaiet garām. Ir interesanti dažādi stāsti dzirdēti, kad kā nu kuram cits uzreiz saka jā šai iespējai, cits drusku pārdomā, bet pēc tam padomā, bet pēc tam nožēlo to laiku, ja? Par sevi runājot, es, kad sadzirdēju, uzreiz atsauksmes dzirdēju savā sirdī un sapratu, jā, tas ir tas, ko es gribēju ceļot, apceļot un vēl par to saņemt naudiņu. Man liekas, tas ir super miljons.
Tālāk, nu ejam tālāk. Kas tad ir Incruises, šī kompānija? Tā ir patstāvīgās rezervācijas platforma, kā jau teicu, kruīziem, viesnīcām un kurortiem. Tie ir 21,000 kruīzu, un tās ir 150,000 viesnīcas un kurorti. Kompānija sadarbojas ar populārākajām kruīzu līnijām, tāpat arī viesnīcu tīkliem. Ja? Šeit jūs redzat 12 populārākās un pasaulē pazīstamākās kruīzu līnijas, ar ko mūsu kompānija sadarbojas un no kurām jūs varat rezervēt kruīzu saviem ceļojumiem. Ja? Nesen pievienojās arī Disney kruīzu līnija, kas ir vairāk domāta bērniem, un Virgin Voyage, tā ir kompānija Richard Branson, kompānija ar tādu citu konceptu. Tā ir kruīza līnija 18+, domāt tikai pieaugušiem. Draudzīgākas ģimenei ar īpašām atlaidēm bērniem, tā ir kompānija Costa un MSC. Tā kā izvēle ir ļoti plaša un liela, un ir jāsaprot, uz kurien tad mēs gribam doties un uz cik ilgu laiku. Ja? Katram ir savs sapnis, bet ar kaut ko ir jāsāk. Tā. Šodien pastāstīšu par diviem sadarbības variantiem, veidiem. Ja? Tie ir divi, kad jūs varat kļūt kā vienkārši ceļotājs. Ja? Tādā veidā jūs ekonomēsiet. Jums būs ekonomija jūsu ceļojumiem, būs izdevīgāka cena, un šo platformu jūs varēsiet izmantot patstāvīgi. Un ļoti svarīgs un būtisks moments saviem ceļojumiem naudiņu uzkrāt pakāpeniski. Jūs varēsiet atvērt Revel kontu, kur pakāpeniski par $100 varat atlikt. Varēsiet iemaksāt nekādam, ne kaut kur savā kontiņā un tādā veidā lēnām sakrāt savam ceļojumam. Kā veidojas tā atlaide un tā izdevīgākā cena, to pastāstīšu mazliet tālāk. Un par otru variantu arī stāstīšu mazliet vēl vēlāk. Turpinājumā ir arī iespēja ceļot vēl lētāk vai ceļot apmaksātos kruīzos no kompānijas. Tāda iespēja arī pastāv par $2,400, bet jūsu izvēle, jūs varat doties kruīzā, es atvainojos. Tā. Un šeit arī kā partneris jums arī būs profesionāls apmācības un attīstība, un varat kļūt arī, protams, kā līderis. Ja? Nu, tad sāksim ar to varianti, kādi ir tās iespējas, kā jūs varat pievienoties klubam. Jūs varat kļūt par kluba biedrs, iemaksājot $200. Tā ir tāda unikāla depozīta programma, kā jau teicu, atveriet Revel kontu un lēnā garā uzkrājiet saviem ceļojumiem. Un tādā veidā jūs gūsiet ekonomiju, tā būs jūsu ekonomija pie rezervācijas. Ko saņem kluba biedrs, ja tomēr izlemsiet, kad varbūt gribas kaut ko vairāk, ja, tad jūs saņemsiet nokomplektētu Revel biznesu, iespēju pelnīt un ceļot apmaksātos kruīzu. Kā tad var kļūt par kluba biedru? Sākumā parunāsim par šo programmu. Ja? Kluba biedrs, ko tad tas nozīmē? Aktivizācijā ir $200, un uzreiz jūs iegūstiet 300. $200 aiziet uz zelta karti. Jūsu online kabinetā būs divas kartes, ja, zelta vila, kur jūs uzreiz varēsiet redzēt savu iemaksāto naudiņu.
Jo jūs ātrāk sāksiet, aktivizēsiet to un sāksiet krāt saviem ceļojumiem, jo izveidosies lielāka atlaide. Par katru iemaksātiem $100 jūs saņemsiet 200 balvu punktus. Viens bonusa punkts ir vienāds ar $1, un attiecīgi par šo naudiņu uzkrāto mēs arī iegādājamies kruīzu. Kādas tad dod privilēģijas kluba biedra programma, ja, pie rezervācijas? Tās jau, kā jau minēju, 2 kartes. Tā ir tāda unikāla uzkrājoša sistēma, ar kuru jūs pēc tam iegādājaties kruīzus. Nu, un šeit jūs arī redzat, kā jau teicu, tā ir pašrezervācijas platforma, kur jūs varat izvēlēties par šo uzkrāto naudiņu kruīzus pa visu pasauli. Ja? Kā jau teicu, ir 21,000 variantu, ja? Sākot no Aļaskas, Antarktīdas un ejot uz otru galu, kā pieejami ir visa pasaule. Un kā tas parasti mēdz būt, arī kruīza atpūta, protams, varat apvienot arī ar klasisko ceļojumu veidu, piemēram, pirms kruīza vai pēc, padzīvot vēl kādu laiku tanī valstī, kur sākas kruīzs. Mēdz būt, ka kruīzs ir roundtrips, kur sākas tur beidzas, bet citreiz sākas vienā valstī, bet pēc tam beidzas citā. Piemēram, kā mūsu kruīzs, mēs sākām Miami, un beidzās viņš mums Brazīlijā. Mēs palikām Brazīlijā, vēl dzīvot 5-6 dienas, jo braucām vidienē apskatīt Iguasu ūdenskritumu un vēl dažādas skaistas vietas. Ja? Nu, tādu iespēju arī pastāv, un tad mēs varam mūsu booking sistēmā norezervēt sev viesnīcu. Arī būs atlaidi. Ja? Tā būs arī ekonomija. Un atlaidīte būs no 10 līdz 20%. Es tagad runāju par viesnīcu un kurortu rezervāciju. Ja? Tālūk. Ir kādi jautājumi, jūs pēc tam varēsiet uzdot, pierakstiet, padomājiet, un tad pajautāsiet. Ja? Nu, te es parādīšu tādu piemēru, kā tad rodas mūsu tā kluba biedru atlaidīti, ja? Kā piemērs. Piemēram, kā jau teicu, katrs atver travel kontu un tad iemaksā $100. Uzreiz viņam konvertējas tā naudiņa 200 balvu punktos. Un šeit, piemērā, ir parādīts, ka mēs krājam 3 mēnešus, un pa 3 mēnešiem mēs esam sakarājuši 600 balvas punktus, un ar šiem balvu punktiem iegādājoties kruīzu, mēs varam nosekt pusi no kruīza cenas, ja, uzkrātajiem. Nu, un otru mēs varam piemaksāt ar kredītkarti, un tūlīt parādīšu, kā tad veidojas tā atlaide. Piemaksa, ko mēs esam piemaksājuši, arī atnāk, tas arī vēl viens no priekšrocībām, kur nekur citur nepastāv. Tas ir to iemaksāto naudiņu, jūs varēsiet izmantot otrais nākamajiem ceļojumiem, jo to naudiņu pusi, ko jūs iemaksājāt, jūs saņemsiet atpakaļ zilajā kartē. Ja? Un kā piemērā bija minēts, kruīzs maksāja 1200, 600 jūs samaksājat saviem balvu punktiem, 600 iemaksājāt no savas kredītkartes, un 600 jums atgriežās atpakaļ zilā kartē. Un līdz ar to veidojas tā atlaide, tie $300. Tikai būdams 3 mēnešus klubā, jūs jau esat ieguvis atlaidi 25%, un tas ir ekonomija $300. Piemēram, ja kruīzs maksātu dārgāk, jūs būtu ilgāk, ja, tas var sastādīt 500 000, ja, tā mūsu kluba biedru ekonomija. Tālūk.
Ja ir kādi jautājumi, te jūs pajautājiet, man varat pajautāt, vai tam cilvēkam, kas jūs uzaicināja, ja, lai būtu drusku skaidrāks, kā veidojas tā atlaidīte un cik izdevīgi tas ir. Protams, jāpiemina arī par kompānijas legalitāti. Tas visa informācija ir, protams, pieejama internetā. Kā jau teicu, kompānijai ir 8 gadi. Un ja tā, katrs mēs loģiski aizdomāsimies, vai pasaulē populārākās kruīza līnijas sadarbotos ar, kā lai saka, kādu negodīgu kompāniju slēgtu līgumus, ja? Par to, man liekas, ar to jau ir viss pateikts, vai pasaulē lielākie viesnīcu tīkli, ja? Slēgtu līgumus ar kompāniju, ja? Kura nav sevi pierādījusi un nav sevi, kā saka, parādījusi no godīgās puses. Un, ja runā šeit arī redzat Amerikā saņemtos certifikātus, lai vispār Amerikas valstī nodarbotos ar turismu industriju, uzņēmējus pārbauda 3 pakāpēs, ja, par viņu godīgo rīcību. Tā kā tur ir viss ļoti nopietni, un tā kā mūsu kompānija ir ļoti nopietna ar tālajošiem plāniem, skaistiem, un tāpēc arī tādi milzīgi sadarbības, protams, līgumi ir noslēgti. Tā. Vēl ļoti svarīgs arī būtisks fakts mums katram ir, kad visi tie līdzekļi, ko mēs iemaksājam savā travel kontā, ir aizsargāti. Trust My Travel, tā ir vispasaules kompānija, apdrošināšanas kompānija, kura apdrošina visu iemaksāto naudu. Kad jūs papildinat savu kontu un iemaksājiet tur naudiņu, jums uz e-pastu atnāk uzreiz apliecinājums, ka jūsu naudiņa ir apdrošināta. Tas arī ļoti svarīgs moments, ja jautā, kas un kā ir ar to manu naudiņu tai manā travel kontā. Tas bija par pirmo programmu viss. Ja mēs tikai gribam daudz skaisti ceļot, izdevīgi, tad mēs izvēlamies šo pirmo programmu. Biedrs ceļotājs, ja? Bet, ja gribas, kā jau teicu, drusku vairāk kaut ko saņemt no kompānijas, tad ir jāiegūda drusciņi arī kāds darbs. Tā kā es to daru, vai 1 uz 1, pie kafijas tasītes jāpadalās ar šīm iespējām, ko dod mūsu ceļotāju klubs. Un, ja mēs ar šo iespēju gribam dalīties un gribam jau to veidot kā travel biznesu, tad mēs nopērkam licenci par $95. Un tad mēs saņemam arī, kļūstam par travel uzņēmēju un saņemam biznesu, kā saka, pilnībā gatavu. Un ar visiem izrietošiem bonusiem. Un tagad pastāstīšu, ko tad mēs iegūstam. Ja? Mēs iegūstam online kabinetu ar visiem mārketinga materiāliem, ja? Kur mēs uzreiz varam uzsākt biznesu. Pašlaik arī ir izveidota ātrais starts programma, apmācības programma, kur katrs jaunais uzņēmējs arī bez pieredzes, protams, var no nulles apgūt to online travel uzņēmēju, iemācīties par to. Un tad runājot par bonusiem, ko tad vēl mēs saņem? Pirmais no bonusiem, tas ir ceļojumi. Apmaksātus ceļojumus $2400 vērtībā gadā. Un pēc mūsu katrs pēc savas izvēles mēs varam sev izvēlēties kruīzu
un doties ar savu ģimeni ceļojumā. Visi šie kruīzi, ko es jums iepriekš rādīju, tie ir apmaksāti bezmaksas kruīzi, jo es to izdarīju ātri. Man, kā saka, neliku sveci zem pūra, uzreiz izstāstīju daudziem cilvēkiem. Man gribējās ar to ļoti dalīties, un tāpēc jau man pusgada laikā, jā, es kļuvu jau par direktori un sāku jau pelnīt tik tiešām ar šo projektu. Bet tā bija mana izvēle, kā jau teicu, katrs savu izvēli izdara. Jūs varat vienkārši būt ceļotājs vai arī ieklausīties šajā piedāvājumā, šajā otrā programmā un izvēlēties šo. Un, protams, vēl ir 5 ienākumu veidi dolāros, ko mēs kā uzņēmēji šeit saņemam, popularizējot šo pašrezervācijas platformu un kruīza atpūtu kā tādu. Ja? Tad drusku sīkāk par šiem bonusiem. Vispirms es arī mazliet padalīšos ar priekšrocībām salīdzinājumā ar klasisko tradicionālo biznesu. Kādas tad tomēr ir tās priekšrocības online uzņēmējiem? Ja? Protams, mums ir sadarbība ar jau dibinātu kompāniju, ar reputāciju. Nav jādibina mums jaunu kompāniju. Nav jāpērk nekādas preces, nav nekādas noliktavas. Un iespēja pelnīt jau no paša sākuma. Kā saprotam, klasiskā biznesā mums ir jāiegulda zināma nauda. Šeit ieguldījums ir $95. Un nav nekādas pārbaudes no kontrolējušām iestādēm. Nav piesaistes konkrētai valstī pilsētai, jo mēs varam vest šo biznesu referālo saiti, referālo biznesu no jebkuras pasaules valsts. Tie ir visi plusi, ko dod šis biznes. Un pats mēs, protams, nosakam grafiku un visi ienākumi mums ir amerikāņu dolāros. Forši, vai ne? Nu, un, protams, ja tomēr šis viss iepriekš teiktais arī ir uzrunājis jūs, labākais laiks ir sākt tagad. Es lēmumu pieņēmu uzreiz. Katrs mēs lēmumus pieņemam, kā nu mums ir pašam labāk un ērtāk, ja? Bet jūs varat arī kļūt jau šodien pēc šīs prezentācijas, pēc šīs tikšanās, aizdomāties, jā, varbūt, kāpēc ne? Nu, un lai kļūtu par biedru partneri, tas maksās jums $295, un uzreiz jūs saņemsiet $300. 200 vienā kartē un 100 otrā, un jums arī būs licence. Šeit ir, un jūs varat uzsākt uzņēmēju darbību, un lai sasniegtu, kā jau teicu, bezmaksas pirmo bonusu, bezmaksas apmaksātus kruīzus, ar šo informāciju, ja jūs padalīsieties 5 cilvēkiem, saviem radiniekiem, draugiem vai vispār kādiem kaimiņiem vai vēl kādiem, man liekas, katra cilvēka apkārt, katram cilvēkam ir pazīstami cilvēki, kam patīk ceļot. Un mēs vienkārši varam nodot šo informāciju. Ar labu informāciju mēs dalāmies ar skaistām iespējām, ar labām filmām, ar receptēm un ar veikaliem un tā tālāk. Un šeit mēs tāpat varam padalīties. Ir tāds projekts, ir tāda iespēja braukt kruīzos izdevīgi vai pelnīt ar šo projektu. Uzklaus, varbūt arī tevi tas uzrunās. Ja? Un tādā veidā mēs varam saņemt šo certifikātu un ceļot 2400 apmērā, izmantot saviem ceļojumiem. Ja? Tā. Nu, te mazliet pieskāršos arī pārējiem bonus veidiem ienākumu. Un viens no tiem ir bonus
aktivizācijas bonus par to, ja mēs uzrunājam cilvēku, mēs arī saņemam konkrētu naudas summu, tie ir $20. Tas ir arī atkarīgs tā summa, cik mēs aktīvi darbojamies un cik cilvēkus mēnesī uzaicinām. Ja? Nākamais ir matching bonus, iknedēļas bonus, kad jau mēs darbojamies ne tikai viens, bet mums jau ir arī komanda, kas arī darbojas un popularizē šo atpūtas veidu. Vēl ir nākamais bonus, ir līderu bonus, ikmēneša bonus, to var savukārt vadības bonus, alga, ja? Tas ir tāds konkrēta summa noteikta. Atkārtot ienākumu, pasīvais ienākums, tas arī ļoti interesants, jo arī atšķirība no klasiskā biznesa šeit, ja mēs esam iestrādājuši savu darbu, ieguldījuši, ar laiku mēs saņemam, jau ar laiku uzreiz jau sākam saņemt arī vienu no šiem bonusiem, tas ir pasīvais, ja, jo vai mēs darām, vai mēs nedaram, šeit mums ir tā iespēja tik un tā saņemt pasīvos ienākumus, ko dažādu profesiju cilvēki, arī uzņēmēji, ja? Ja viņi ar rokām nestrādā, viņi naudu nesaņem. Šeit ir savādāk, te ir tās privilēģijas online uzņēmēji, ja? Un tieši šī mūsu projektā. Nu, un 5. bonus ir bonus no veiktā apgrozījuma, biznesa pamata bonusi. Ja? Tālāk. Te gāja iet runa par to bonusu, ko es pieminēju, par katru uzaicināto cilvēku jūs saņemat $20, bet kalendāra mēneša laikā, ja tie ir 3-4 pieslēgumi, varat saņemt 40, ja 5-9, tad 50 un vairāk par 10, ja ir $60 par cilvēku. Vai jums liekas, ka tā ir paša tāda naudiņa? Jā, tiešām. Te ir par pieminēto līderu bonus, ja tas ir atkarībā, kādu mēs apgrozījumu mēnesī veicam. Tas ir pamat ienākumu no 300, un redziet, te var pelnīt arī 55,000 un plus vēl pārējie bonusi, ja? Tas viss ir reāli iespējams, daudz cilvēki to dara. Arī Latvijā ir cilvēki, kas ir šajā rangu tabuliņā kaut pa vidu, ja? Un iet jau tur uz lejas pusi, ja? Tā kā viss ir reāli, un tas ir katra ziņā, cik mēs gribam ieguldīt darbu un cik mēs gribam nopelnīt. Ātrais starts, jā. Tā, te man viens ir slaids drusku. Drusku tāds interesants, jā. Ko tad tas nozīmē? Ja mēs tā aktīvi padarbojamies, jā, un ja jau mūsu te sākuma komandiņā ir 15 cilvēki, jā, arī aktīvi tādi paši kā jūs, ja? Tad jau mēs varam saņemt pirmo līderu bonusu, ja? Un mēs varam kļūt par mārketinga direktoru. Un ja tas tā notiek tā raiti, viena mēneša laikā, tad jau var saņemt strādājot, ja? Mēnesī pat vairāk kā 1000. Un te ir rakstīts par 1400 eiro. Bet, nu, ja tāda vēlme ir, tad mēs kopā to daram. Ir izstrādātas programmas, daudzas lietas, un mēs daram kopā, dalamies, kas un kā, un veidojam, kā jau teicu, kopīgi tādā draudzīgā atmosfērā, ja? Te ir vēl viena no privilēģijām, kad jau jūs esat kā mārketinga direktors, tad jau jūs saņemat melno karti un visu, un jums ir elitāras ceļošanas iespējas, tas ir visa naudiņa, kas ir uzkrāta, to jūs travel kontā, to jūs varat pilnībā tērēt saviem kruīziem, ja? Te arī par to pieminētajiem rangiem, par tām
bonusu, jā, vadības bonusu, ko mēs jau, kad mārketinga direktors pirmais, kā iepriekš teicu, tas ir no apakšējās zaļās līnijas. Mēs jau veidojot komandu varam tādus ienākumus pelnīt. Jo ejam tālāk, mēs varam, jo veidojas mūsu struktūra augumā, jo tālāk attiecīgi no kompānijas mēs saņemam attiecīgi atalgojumu, cik lielu apgrozījumu konkrētajā mēnesī mēs esam uztaisījuši. Katram mums ir savs sapnis, ko nu kurš sapņo, vairāk ceļot. Kādam ir sapnis nodibināt ģimeni, kādam vajag jaunu mašīnu, dzīvokli, vasarnīcu vai finansiālo brīvību. Katram ir sapnis savs. Nu, un varbūt šis ir tas variants, šī ir tā iespēja, lai palīdzētu jums šos sapņus piepildīt. Aizdomājieties, ja tik tiešām, ko es šodien stāstīju, jūs uzrunāju un interesēju, iesaku piereģistrēties klubā, veikt aktivizāciju, kļūt par klubu biedru vai partneri un pievienoties grupā iesācēju skolā, kā jau teicu, ar izstrādāt speciālu programmu, kur varat iemācīties ātri kļūt par online uzņēmēju, pelnīt papildus līdzekļus vai pamatlīdzekļus, tas, lai paliek katrs tam jūsu ziņā. Tā kā aicinu jūs griezties pie tā cilvēka, kas jūs šodien uz šo tikšanos uzaicināja, uzdot viņam jautājumus, vai varat ieslēgt mikrofoniņu arī tagad man uzdot jautājumus. Bet es ieteiktu tā silti pasēdēt, aizdomāties un uzdot sev jautājumu. Vai es gribu kaut ko mainīt savā dzīvē, vairāk, skaistāk un izdevīgāk ceļot? Un ja tā atbilde ir jā, tad laipni lūgti mūsu klubā. Paldies, teikšu.